Latvijas sakrālais mantojums ir unikāla un vēl līdz galam neapzināta Latvijas kultūrvēstures daļa, kur meklējama liela daļa vēstures vērtību, kas atrodas ārpus muzejiem. Skaistas un cēlas, veidots Dievam par godu, baznīcas spējušas saglabāties no pagātnes līdz mūsdienām, pārciešot kara laika postažu. 14. sērija – skaistākie pareizticīgo dievnami Vidzemē – Stāmeriena un Cēsis. Stāmerienas Svētās Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca ir pareizticīgo dievnams Gulbenes novada Stāmerienas pagasta centrā Vecstāmerienā. Baznīcas rašanās šajā vietā ir vistiešākās sekas muižas īpašnieka barona Johana Gotlība Eduarda von Wolfa laulībām ar Sofiju Potjomkinu. Tik liela bija vācu muižnieka mīlestība pret ziemeļu kņazieni, ka viņš pavēlēja uzcelt Stāmerienā baznīcu. 1851. gadā tepat pāri ceļam tiek Stāmerienā uzbūvēta pirmā pareizticīgā baznīca. Bet baznīciņa ir neliela, būvēta no koka, un nepaiet ne 50 gadi, kad viņai jau ir nepieciešams liels remonts jau. Un 800. gadu beigās jau Sofijas un Edvarda dēli, Boris un Pauls, nākamie muižas mantinieki un īpašnieki, lūdzu Vidzemes gubernatoram atļauj būvēt Stāmerienā mūra pareizticīgo baznīcu. Un šai baznīcai 1902. gada 29. jūnijā esot ielikts pamatakmenis, un 1904. gada 6. jūnijā baznīca ir uzbūvēta un tiek iesvētīta. Baznīca spoguļojas Stāmerienas ezera ūdeņos, un tās gaišums strāvo gan no ārpuses, gan tās iekšpusē. Šis dievnams pirmkārt ir neparasts ar to, ka viņa skaitās baltā pareizticīgā baznīca, jo viņa ir gaiša gan no ārpuses, gan arī iekšpusē. Nu, un tad otrs ļoti rets gadījums ir tas, ka divi galvenie krusti, krusts virs zvanu torņa un virs kupola, centrālais krusts, ir piepildīti ar kalnu kristāliem. Pa abiem krustiem ir iestrādāti 100 kalnu kristāli, un saulainā laikā var ieraudzīt, kā šie krusti laistās visās varavīksnes krāsās. Arī vieta izvēlēta īpaša ir baznīcai, jo, kā jūs redzat, baznīca atrodas Stāmerienas ezera krastā. Un tad, kad ezerā nav viļņa, tad braucot apkārt ezeram pa ceļu, var ieraudzīt divas baznīcas. Viena paceļās debesīs, un otra atspīd ezera spogulī. Salīdzinoši viegli dievnams pārcieta kara laika periodu, taču padomju laiks nesa sev līdz postažu un iznīcību. Pagājušā gadsimta 60. gados draudze pamazām tiek izslīdināta, baznīca paliek tukša. Vēl 2 gadus mums šeit ir draudzes locekle bijusi, tāda Svētā Anna, vietēji viņu saukuši par Annušku. Viņa 2 gadus ir dzīvojusi baznīcā. Tur tāda viena maza istabiņa ir, kur viņa dzīvojusi. Pa naktīm dedzinājusi svecītes logos un laidusi dievlodzi iekšā baznīcā. Bet 62. gadā viņa nomirst, baznīca paliek tukša, un ļoti īsā laikā, burtiski dažu mēnešu laikā, viņa tiek izdemolēta un izlaupīta. Tā, ka paliek tukšas sienas un jumts tikai, kurš arī ir caurs jau uz to laiku. Vietējā vara plānoja baznīcu nojaukt, taču tikai laimīgas sakritības dēļ tas nenotika, jo padomju saimniecība Stāmeriene šeit ierīkoja lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu noliktavu. Tiek aizmūrēti izdauzītie logi, pielabotas izgāstās durvis un tika ierīkota noliktava. Tā tas turpinājās līdz brīdim, kamēr saimniecība beidza savu darbu. Es saku, ka tas no visām noliktavām ir tas labākais variants, jo tas, kas glabājās iekšā, tam ir vajadzīgs sausums, un viņš arī nebojā pašu ēku. Tie nav minerāli mēsli, un tie nav slapji graudi, teiksim, kā tas bija daudzās vietās. Nu, lūk, un tad, kad beidz pastāvēt saimniecība, baznīca atkal paliek tukša, bet uz Stāmerienu bija atnācis viens jauns krievolodīgais pāris, jaunie speciālisti, un viņi vēl ļoti vēlējās atdzīvināt baznīcu. Tiek savākta neliela draudze, un 95. gadā sākas pirmais dievkalpojums. Taču draudzē nebija finansiālo iespēju, lai baznīcu atjaunotu, tādēļ tika uzsākta reklāmas kampaņa ar aicinājumu ziedot.
Gluži nejauši vienam Rīgas uzņēmējam sieva vakarā iedot izlasīt vienu tādu rakstiņu. Viņš atbrauc uz šejieni, viņam ļoti iepatīkās šī baznīca. Viņš piedāvā draudzei savu finansiālo palīdzību, lai varētu veikt baznīcas remontu. Ar šī viena cilvēka līdzekļiem baznīca tika restaurēta 3 gadu laikā, un 2004. gada 6. jūnijā, par goda dievnam pirmās iesvētīšanas 100. gada dienai, baznīca tika iesvētīta atkārtoti. Šie ir Stāmirienas baznīcas kristāli, kas atrodas mūsu krustos. Es jau pieminēju, ka tātad šis ir ļoti rets gadījums baznīcas celtniecībā, jo pagaidām es neesmu atradis vairāk baznīcas kā vēl viena Gruzijā, kur krustos ir iestādāti šādi te kalnu kristāli. Un iepriekšējās draudzes laikā Stāmirienas baznīcā ir bijuši 7 zvani. Bet arī tie visi padomju laikā bija pazuduši. Tad, kad gāja restaurācija, ārā pie pamatiem mēs atradām vienu šādu zvana lausku. Tātad tas nozīmē, ka arī šie zvani visi ir gāsti no zvanu toņa zemē un ir aizvesti kaut kur pārkausēt. Līdz ar baznīcas atjaunošanu viss iekšējais dievnama interjers tika veidots no jauna. Saglabājusies viena senā ikona, kas nu sargā baznīcu un tās piederīgos. Šo te zilo eņģelīti sauc par šī mūsu baznīcas sargeņģeli. Viņam ir gadaskaitlis 1903, tas nozīmē, ka uz šo baznīcu viņš ir pārcēlies no vecās baznīcas. Padomju laikā viņš, protams, arī bija pazudis. Un, kā man stāstīja Gulbenes vēstures muzeja direktore, cilvēki viņu ir atraduši izmestu izgāstuvē, aiznesuši uz muzeju. Muzejs ir kaut kādā veidā sazīmējis, ka viņš ir no Stāmirienas baznīcas. Viņi nav ielikuši fondos viņu. Bet tad, kad baznīcā atsākās 95. gadā dievkalpojumi, tad muzejs atgrieza mūsu baznīcai šo eņģelīti. Это восстановленный храм, здесь почти все новенькое. Иконостас восстановлен, постарались воссоздать его форму того иконостаса, который был утрачен. Иконостас был изготовлен, если не ошибаюсь, в Новгороде, и иконы написали наши рижские иконописцы. Ну и большинство икон здесь новые, или новописанные, или такие бумажные иконы. Вот, ну и только, может быть, 2-3 более старинных иконочек. Справа всегда у нас находится икона храмового святого благоверного князя Александра Невского, и слева у нас иконочка нашего святого латвийского священномученика Иоанна Рижского. Иконостас у нас трехъярусный. У нас нет таких больших храмов, как где ставят огромные иконостасы. Да? Ну, такой довольно скромный иконостас, но красивый. Šodien baznīcā valda miers un harmonija. Daudzi ceļotāji apstājas, lai sajustu dievnama burvību. Arī draudzi atzīst un uztur rūpes par baznīcu un tās sakrālajām vērtībām. Mūsu baznīca ir vienīgā Gulbenes novada pareizticīgā baznīca, kura darbojās. Līdz ar to draudze sastāv no visa novada un ne tikai. Pat cik visiem ļoti patīk šī atmosfēra gaišā baznīcā. Tad var teikt, ka ļoti daudz sastāv arī no blakus novadiem. Un, piemēram, tā aktīvi draudzē darbojās kaut kur ap 50-60 cilvēki, bet faktiski draudzē ir daudz lielāka, jo pēdējo gadu laikā šajā baznīcā tiek nokristīti ap 60-70 bērni, 5-6 laulību ceremonijas. Un tie jau visi automātiski tiek ieskaitīti šajā draudzē. Единственная наша надежда, чтобы люди больше ходили в храм, чтобы не уезжали. Часто заходят в храм посмотреть, как туристы, да, но это не то, ради чего строятся храмы. Да, храмы строятся для того, чтобы молиться Богу, чтобы человеку становиться лучше, учиться любить Бога и ближних. Вот. Место здесь, конечно, красивое, многие хотят венчаться в этом храме, крестить детей. Вот. Но это все внешнее. Да? А самое главное, для чего нужны храмы, это для того, чтобы совершенствоваться в духовной жизни, бороться со своими грехами. Вот. Ну а для этого нужно ходить в храм. К сожалению, многие приходят в храм только 1-2 раза в год, на Рождество, на Пасху. Вот.
Ну, поэтому любой священник мечтает о том, чтобы побольше было людей. И молится об этом Богу, чтобы побольше было прихожан, чтобы храм не пустовал. Да, этот храм, вы видите, большой, просторный. Когда он строился, было почти 2000 прихожан, насчитывалось, которые были приписаны к этому храму. Ну, а сейчас вот у нас pečaļная такая ситуация. Ikdienā baznīca ir atvērta tikai dievkalpojuma laikā, taču garām braucējiem un ceļotājiem, kas vēlas baznīcu apskatīt ārpus dievkalpojuma laika, nekad netiek atteikts. Reizēm pat ir tā, ka cilvēki jau stāv pie durvīm baznīcas, jo uz baznīcas durvīm ir mans telefona numurs un saka, vai nevarētu atvērt. Es saku, ir labi, pat cik es netālu dzīvoju, 5-10 minūtes es būšu klāt un atveru. Tad grupas zvana, teiksim, vai arī turisma informācijas centrs man piesaka, kad ir grupa, kas vēlās tikt baznīcā. Tad es atbraucu, atveru baznīcu un stāstu par Stāmirienas baznīcu. Tālākais mūsu ceļš ved uz Cēsīm, lai izzinātu Cēsu Kristus apskaidrošanas pareizticīgo baznīcu. Doma celt baznīcu latviešu draudzei radusies jau 14. gadsimtā, kad vācu bruņinieku uzceltās Cēsu mūra pils pievārtē sāka veidoties latviešu apmetne, un Cēsu doms, Svētā Jāņa baznīca, vairs nespēja uzņemt visus dievlūdzējus. Mēs šobrīd atrodamies Cēsu pils mūžas vēsturiskajā centrā, kuru kopš 18. gadsimta beigām un arī 19. gadsimta sākumā ir veidojusi vidzemē pazīstama bruņniecības dzimta, grāfu von Zīversa dzimta, kur ir atstājuši Cēsu pilsētas vēsturē daudzas atpazīstamības zīmes, un arī šeit šo redzamo objektu, tātad Cēsu pareizticīgo baznīcu, jeb Cēsu Kristus apskaidrošanas pareizticīgo baznīcu, kuras būvniecība ir vistiešākajā veidā saistīta ar grāfa Kārla Gustava von Zīversa iniciatīvu un arī ar viņa tiešo vadību. Un šīs baznīcas celtniecības aizsākumi ir sākušies 1840. gadā, kad 29. jūlijā Cēsu pareizticīgo baznīcai ir ielikts pamatakmens. Iniciatīva šīs baznīcas būvniecībai bija novēlējums, kuru grāfam Karlam Gustavam von Zīversam bija izteikusi viņa māte, Marta Juliana von Zīversa dzimusi von Mengdena. Viņa jau gan bija mirusi 1837. gadā, bet šajā novēlējumā bija skaidri pateikts, ka viņas vēlme būtu tāda, ka 1812. gada Krievu-Franču karā, kura laikā Vidzemi bija iekarojuši jau Napoleona karaspēks, tad, ja izdotos Frančus padzīt no Vidzemes, tad viņi būtu ar mieru ziedot līdzekļus pareizticīgās baznīcas celtniecībai kā tādu dāvanu un pateicību Dievam. Pati baznīca ir celta neobizantijas stilā, vietā, kur kādreiz atradusies Svētās Katrīnas baznīca. Sākotnēji, tad, kad grāfs arī izrādīja šo iniciatīvu baznīcas būvniecībā, kā ir publikācijās minēts, daļa cēsnieku nebija apmierināti ar to, ka Katrīnas baznīca tiek it kā
pārbūvēta šādā veidā. Bet raugoties no pētnieku viedokļa, iespējams, ka Katrīnas baznīcas šie ārējie mūri, šīs aprises ir iebūvētas jaunceltajā pareizticīgo baznīcā. Un arī šajos pēdējos gados, pateicoties arī mākslas zinātniekam Dainim Bruģim, kurš ir pētījis Cēs pilsmūžu un arī ir izdevis apjomīgu pētījumu par Cēs jauno pili, ir noskaidrojies arī projektētājs Friedrichs Glēzers, kurš ir būvējis arī Cēsu pilsmūžā daudzas pilsmūžu saimniecības ēkas. Grāfu Zīveru dzimta Cēsu pilsmuižā ir saimniekojis 5 paaudzēs, pusotra gadsimta garumā, aiz sevis atstājot paliekošas mākslas vērtības. Šeit arī stāvot pie pareizticīgās baznīcas, šeit pat pāri Riekstu kalnam, kur redzams arī ir viduslaika pilsdrups, atrodas Grāfa un Zīveres dzimtas rezidence, Cēs jaunā pils un arī pilsmuižu komplekss pārējās ēkas. Bet mēs šobrīd atrodamies pie Grāfa un Zīveres dzimtas kapsētas, kura ir iekārtota pie pareizticīgās baznīcas 1856. gadā, kad aizsaulē aizgāja pareizticīgās baznīcas būvēšanas iniciators un Cēs pilsmuižas grāfs 2. paaudzē Kārlis Gustavs von Zīvers. Šeit ir apglabāta arī viņa laulātā draudzene, tātad Helēna von Zīvers dzimusi Duņina. Tāpat arī šajā kapsētā ir apglabāti vēl viņa dēls Emanuēlis von Zīvers, kur abedījumi arī ir redzami un skatāmi šeit pat blakus. Un šajā kapsētiņā ir apglabāts arī grāfa Kārla Gustava von Zīversa mazdēls, kur abedījuma vieta atrodas pa labi no šīs Kārla Gustava von Zīversa kapa vietas. Un blakus ir apglabāta arī Kārla Gustava von Zīversa mazdēla sieva, Olga, dzimusi Kņaziena Urūsova. Šajā kapsētiņā atdusās von Zīversu dzimtas, tātad pareizticīgā atzara pārstāvji, bet pārējie von Zīveres dzimtas pārstāvju kapi atrodas pamatā Masalacas kapsētā. Par to, ka grāfa von Zīvertu dzimta savā laikā baznīcu cēla pārdomājot katru tās niansi, liecina fakts, ka dievnama sienas mūrēts no dolomīta akmeņiem. Savukārt no vecās Katrīnas baznīcas pilnīgi saglabājušās gotiskās draudzes telpas. Un šodien ikvienam ir iespēja novērtēt gan dievnama arhitektūru, gan tajā esošās sakrālās mākslas vērtības. Šīs ir dievmātes ikonas, viņas tiek ļoti dažādas gatavotas. Mums arī ir dievmātēm dažādas svētki. Šitā ir Kazaņas dievmāte, un viņām arī ir kaut kādas katrai sava nozīme. Bet, protams, tā galvenā nozīme ir dievmāte, jā. Un tas nav tik būtiski, tādas nianses. Un vispār, katrs iet arī pie sava mīļākā svētā. Ir, protams, kaut kādas lietas, kas tā kā tautā pieņemts, kam palīdz tas, vai, piemēram, svētais Pantelejmons mums ir šeit. Viņš bija dziednieks, un viņam lūdzās par veselību. Un tad mēs lūdzam tā svētais Pantelejmons, lūdz Dievu par mani. Noskūpstam ikonu. Un vēl es gribēju pateikt, ka tas nav tā, ka mēs lūdzamies ikonai. Mēs lūdzamies svētajam. Tas ir kā loks uz debesu valstību, kā varētu teikt, varbūt fotogrāfija. Jā, vienkārši tu svētajam lūdzies, nevis bildē, jo to citreiz tā kā pārmet. Jā. Un šeit ir svētais Nikolais, kas varbūt ir tāds pazīstamāks, ko pasaulē ļoti daudz zina. Viņa svētās relikvijas atrodas Barī, Itālijā. Mūsu mācītājs arī tur bija svētceļojumā. Jā. Un šeit ir dievmāte, atkal viena ikona Tihviniskaja. Un šeit uz sienas ir svētais Vasilijs Lielais. Jā, un šeit ir Jānis Kristītājs. 1845. gada 6. augustā ir iesvētīta šī baznīca. Un es tā saprotu, ka tad arī droši vien ir tas dievkalpojums, jā. Un šo svētku tā kā arī pagodu šiem svētkiem arī nosaukt šī baznīca Kristus apskaidrošanās.
Dievnams ir pārdzīvojis kara laikus, zaudējis senos zvanus, taču draudzes gars nekad nav ticis salauzts. Dievkalpojumi šeit ir notikuši bez pārtraukumiem un turpinās arī šodien. Mēs neesam liela draudze. Svētkos ir ļoti daudz cilvēku, tomēr svētkos nāk, bet tādi, kas patstāvīgi regulāri nāk, nav daudz. Mums ir svētdienas skola, ko mēs papildus tā kā ārpus svētdienās pēc dievkalpojumiem parasti, tad mācīties mums pastāst par kādu vai par svētkiem, par šo nozīmi, par svētajiem, kaut kādus dzīves stāstus, vai arī par dievkalpojumā runāto, par Bībeli, par kaut kādām epizodēm. Tas ir ļoti interesanti. Jā, būtībā mēs esam tā kā garīgā augstskola te ir. Mēs nākam, mācamies, mēs lūdzamies un meklējam kādu dvēseles pestīšanu, ejam grēksūdzē, mācamies saprast, kas mūsu dzīvēs ir nepareizi. Un tā mēs meklējam Dievu. Tas ir mūsu tas galvenais, lūgties. Baznīcā notiek kristības un laulību ceremonijas, draudze vada baznīcas sabiedrisko dzīvi un rūpējas arī par dievnama uzturēšanu. Kosmētiskais remonts pavisam nesen ir izdarīts par saviem līdzekļiem. Jā. Tas te viss ir pa jaunu. Mums bija koka grīda, un tas ir nomainīts. Un ko mēs vēl darām paši? Mēs pļaujam, ravējam. Mums tur vienmēr vajadzīgas rokas. Kuram ir brīvs laiciņš, tas nāk. Pārsvarā mums ir, diemžēl, pensionāri, kas to dara, kuriem brīvais laiks, kas mīl dievnam un nāk un rūpējās. Baznīcas durvis ir atvērtas visiem. Vienīgi mums ir mīnus, mums baznīca nav atvērta vienmēr, jo ir kādam jābūt šeit uz vietas. Un nav kam dežurēt, jo tas ir brīvprātīgais darbs. Bet baznīca ir atvērta mazliet pirms dievkalpojuma un, respektīvi, tik cik ir dievkalpojums, cilvēki var atnākt, laiki ir. Piektdienas vakaros mums ir akafists, tā ir lūkšana dievmātei. Un sestdien no rītiem dievkalpojums, svētdien no rīta no 9 līdz 11. Un sestdienas vakarā no 6 līdz 8. Un tie laiki ir uzrakstīti, cilvēki nāk, viņi zina, protams, ir žēl, turisti nāk un viņi netiek baznīcā, jo viņi jau nāk dažādos laikos. Bet mēs cenšamies, ja mēs, piemēram, esam tajā mazajā namiņā, mums ir bībeles stundas, svētdienas skola, mēs, ja redzam, ka nāk cilvēki, mēs arī ienākam, palaižam labprāt. Protams, galvenā vērtība ir ticība, ticību nodot tālākām paaudzēm, to patieso tīro ticību. Un, protams, savu baznīcu saglabāt. Un vēl, ko es gribētu pateikt, mēs esam ļoti pateicīgi grāfam Sīversam, viņu ģimenei, jo pateicoties viņiem mums ir šī baznīca. Mēs arī par viņiem lūdzamies, un mēs lūdzamies par savu valsti, par savu pilsētu, par valdībām. Mēs lūdzamies par visiem.